bet tas ir noticis ļoti retos gadījumos, un es domāju, ka Latvijas šis gadījums pilnīgi nebūs. Kredīts, un kas attiecās par šo te parādu, ir skaidrs, ka tajā brīdī, kad šis parāda termiņš, ja nemaldos 13. vai 14. gads, kad viņš beidzās, tad nebūs iespēja mums tādu naudas apjomu atdot vienlaicīgi. Tas nozīmē, ka mums nāksies to pārfinansēt. Vai mēs varētu pārfinansēt, mums būs kā valstī nepieciešams uzlabot savu kredītu reitingu. Jo ja valstī būs zemes kredītu reitings, būs divas iespējas. Ja naudas pieejamība pasaulē būs zema, tad mēs nevarēsim aizņemties vispār. Ja naudas pieejamība tajā brīdī pasaulē būs diezgan laba, tad mēs varēsim aizņemties, bet par to naudu mēs maksāsim milzīgus procentus. Ja? Tā kā tās pareizās, ja teorētiskās lietas, kā Edijs teica, tā ekonomikā, viņas ir jādara, lai faktiski maksātu mazāk par naudu, ja? Lai agrāk vai vēlāk varētu atdot šo parādu, un lai faktiski Latvijas tautsaimniecībai būtu ilgspējīgi. Mēģinām vienam jautājumu. Jā. Lūk, vienmēr pētniecības nodarbojas daudz interesējuši skaļi, un es zinu, ja izējas skaļi ir nepareizi, tad visa rēķināšana ir nepareizi. Kad es dzirdu, man vienmēr ir uztrauc, es klausamies 17% bezdarbs. Pasaka, visi un priecājās vai bēdājās. Es tai pašā laikā zinu, ka ļoti daudz kompānijas pārgājuši, liek stāties darbiniekiem bezdarbniekos, lai dabūtu sociālos maksājumus. Ražošana ir sabrukusi par to un to, pa tik un tik, bet tai pašā laikā mēs zinām, kad pāriet tai pelēkā ekonomikā un kā. Un man tie jautājumi tomēr, mēs tos skaitļus ļoti bravurīgi, visai pasaulē uzreiz paziņojam. Un mēs zinām, ka, teiksim, Amerikas Savienotās valsts nekad neko tādu nedarīsim, komentēsim, teiksim, vai tie skaitļi, jūs tuvāk tiem skaitļiem esat, cik viņi ir ticami tie skaitļi un vai tiešām mums tie skaitļi ir tik jābazūnē no oficiālām tribīnēm, ja mēs zinām, ka viņi nav ticami šie skaitļi. Kas attiecās par to, vai mums ir par šiem skaitļiem jārunā, visas, teiksim tā, demokrātiskas valstis pasaulē pastāsta saviem vēlētājiem, un tas nozīmē, ka visai plašai pasaulē par to, kā tad mums iet ar skaitļiem. Cik tad mums liels bezdarbs, cik mums liela inflācija, cik mums liels tekošā konta deficīts un tā tālāk un joprojām. Par ticamību tas, protams, ir nākošais jautājums un nemazāk svarīgs jautājums, un ticamība ir atkarīga no metodikas. Kā tad jūs šos skaitļus sakompilējat? Jo viena lieta, ka mēs sakam, šobrīd mums ir valsts oficiālā statistika rāda, ka mums ir bezdarbs 17%. Bet Eiropas Savienības statistikas birojas, ja nemaldos, saka, ka mums bezdarbs ir 23 ar kaut ko procentu. Un tad mēs sakam, kam tad ticam? Eiropas statistikas birojam vai Latvijas statistikas pārvaldei? Un patiesībā gan jau viņiem abiem ir taisnība. Jo vieni uzskaita tos bezdarbniekus, kas ir stājušies bezdarbnieku rindās, un, ja nemaldos, tas periods nepārsniedz kaut kādu mēnešu skaitu. Vai ne? Un otri uzskaita pēc socioloģijām, cik tad patiesībā cilvēki ir bez darba. Varbūt viņš nav piereģistrējies par bezdarbnieku, bet viņš ir patiesībā bezdarbnieks. Un abi šie skaitļi ir iegūti ar dažādām metodoloģijām. Tā vienmēr statistikā būs, mēs nevaram izvairīties no tām, bet publiskošana, es domāju, ka mums kā sabiedrībai ir interesi, lai mēs šos skaitļus zinātu. Pat ja viņi ir mazliet greizi, bet mēs varam aiziet un paskatīties, kāda tur tā metodika ir, bet mēs zinām, kas ar mums notiek. Nevis vienā dienā mums pasaka, ziniet, mums valsts kasē ir
tāds parāds, nu, tā kā faktiski Islāmē notika, ja? Kad, ziniet, mūsu bankas ir uzņēmušās tādas saistības, kas patiesībā nevis ir mūsu banku saistības, bet mūsējas. Ja? Un tad gan ir problēma. Tās ir tās saucamās ārpus bilances saistības, kas vienkārši novēl to kuģi pilnīgi uz grunts. Jūs biedrīgi jau strādājat, man interesē jautājums. Jūs apvienosiet tos jautājumus, grupas visu veidosiet. Bet vai jūs izvērtēsiet iepriekšējo partiju programmas un dosiet savus secinājumus? Ļoti labs jautājums. Par to mēs tieši diskutējām. Tagad, kā tad mēs darīsim, vai mēs jaunās programmas vērtējot, arī skatīsimies, kā tad bijusi izpilde. Un tā problēma ar to izpildes vērtēšanu ir, ka to var novērtēt vairāk emocionāli nekā profesionāli. Jo, lai novērtētu to izpildi, ko nāktos darīt? Nāktos iet katram saimnes balsojumam cauri faktiski visu šo 3,5 gadu garumā un skatīties, kā kurš deputāts, kā kur partija balsojas. Mums kā apvienībai, kur faktiski cilvēki brīvprātīgā kārtā ir apvienojušies un tos darbus dara sabiedriskā kārtā, mums nav tāda resursa. Mēs nevaram atļauties tādu resursu ieguldīt. Ja? Tā kā mēs varam iedot to fotogrāfiju par to, kā mums liekas, kas tur ir uzrakstīts, bet par to pagātnes lietām, gribētos, bet vēl nav jaudas. Bet nevajag jau tā, ka jūs arī obligāti ieviesiet vēlētāji kaut kādas politiskās partijas, kā potenciālos elektorātus? Redziet, es jau teicu, ka mums nepieder absolūtā patiesība. Un to es varu tikai mēs varam loģiski noargumentēt, kāpēc mums liekas tā un ne savādāk. Bet tas lēmums ir kurā gadījumā pieder jums. Jā. Vienam liekas, ka partija X ir ar labāku ekonomisko programmu, kas, piemēram, paredz progresīvo nodokļu progresivitāti un tā tālāk un joprojām. Vienam liekas, ka partija Y ir labāka, kur paredz ļoti plakanus un vienmērīgus nodokļus. Tas ir galvens jautājums, teiksim tā.